Leonards Inkins. Neizmantoto iespēju laiks. Pirmā daļa. Kritiens. Grāmatas ISBN numurs 978 9934 844 003. Izdevējs Sijā Paks VV. Grāmata nopērkama arī biedrības Latvietis e-grāmatnīcā būtlatvietim.lv. Gandijs teicis: ja kristieši dzīvotu tā, kā tos mācīja Jēzus Kristus, viņš būtu kristietis. Es nezināju, kā dzīvot, un manu dzīvi nebalstīja un neievirzīja kāda mācība par pareizu rīcību. Es tikai intuitīvi taustījos un intuitīvi jūtu, ka virzos pareizā virzienā. Bieži nācās klupt un krist, atmest visam ar roku un mēģināt iet vieglāko ceļu, bet es atkal un atkal atgriezos cīņas laukā. Toreiz vēl nepratu uzdot sev vienkāršu jautājumu, kā un kādu domu virzīt dzīvo tie cilvēki, ar kuriem es tiekos, tie, kuriem kaut ko lūdzu vai pieprasu. Kas virza un nosaka amatpersonu rīcību? Vai, kā es tobrīd domāju, likumos un normatīvajos aktos noteiktais, kas viņiem jādara, par ko viņam jādomā un jārūpējas, vai tikai sautīgais es? Tas es, kurš pilda savus pienākumus tikai tik, cik tas jādara, lai saglabātu amatu, un ja pietiek tikai ar šķietamu darīšanu, kāpēc gan lieki pūlēties? Es nezināju, ka valsts amatpersonas amatu saglabā tikai tādēļ un tik ilgi, kamēr pilda savu saimnieku vēlmes, un šie viņu saimnieku attēli nav skatāmi žurnālos un vēlēšanu listēs. Toreiz vēl nezināju, ka pienākums piemin tikai formāli, un par to patieso būtību amatpersonas negrib ne dzirdēt, kur nu vēl tos pildīt. Amatpersonas izlikās nezinām, un iespējams daudz arī nezināja un nezin šobrīd, kā ar pienākumu apziņu cieši sadarbojas arī atbildības apziņa. Atbildības apziņa ir gatavība katru pašu paveikto darbu atzīt par savu, vienalga, cik tas būtu labs vai slikts. Tā ir spēja uzņemties atbildību par savu padarīto citu priekšā. Un šī atbildība citu priekšā nosaka cilvēku izvēli kaut ko darīt vai nedarīt, jo viņš apzinās, ka tas nebūs noslēpjams un viņa izvēles sekas un citu cilvēku attieksme pret to vēlāk būs jāpiedzīvo. Atbildības apziņas trūkums nes daudz ciešanu citiem cilvēkiem un pašam. Cilvēks, kuram piemīt atbildības apziņa, ir tālredzīgs. Atbildības mēdz būt dažādas. Atbildība Dieva priekšā, atbildība pret vecākiem, atbildība pret draugiem, atbildība pret tautiešiem. Runājot līdzībās, kokus mēs šķirojam pēc piederības konkrētai sugai, bet cilvēkus pēc piederības konkrētai tautai. Vienas sugas koki veido birzi, silu, audzi, un vienas tautas cilvēki veido tautu. Un vienas sugas koki cenšas turēties kopā. Arī cilvēki rīkojas līdzīgi. Vissvarīgākais rādītājs, vai ir kāda tauta, ir šiem cilvēkiem piemītošā viņa kopējā valoda. To saprot visi vienas tautas cilvēki, tā ļauj viņiem savstarpēji sazināties. Un valodu, kurā runā tikai šī viena tauta, sauc par šīs tautas mātes valodu. Mēs, latvieši, runājam latviski, un mūsu mātes valoda ir latviešu valoda. Bez valodas vēl ir arī citi vienai tautai piederošas cilvēkus vienojoši faktori. Tie ir kopējas tradīcijas, kopējas garmantas, kopēja reliģija un citi. Tāpat kā brāļus un māsas tuvina piederība pie vienas ģimenes, arī vienas tautības cilvēkus tuvina piederība vienai tautai. No tā izriet, ka tauta ir liela ģimene.
Katrai tautai ir citādas asinszīmes, līdz ar to citāds raksturs, miesas būve un izskats. Un rase ir tā, kas piešķir katrai tautai savu īpatnību kā miesīgi, tā garīgi. Bet šādi atzinumi man toreiz vēl bija tālu nākotne, jo es vēl nebiju atrāvies no grēcīgās zemes. Es tikai gatavojos lidojumam. Bet iemācīties lidināties nav grūti. Grūti ir iemācīties arī nesāpīgi nolaisties. Jānis Zeltamute saka, ka krīt daudz, bet tikai nedaudz pēc kritiena ir spējīgi atkal piecelties. Mana darbība bija mēģinājums piecelties, lai atkal kristu. Es biju izdarījis dīvainu lēcienu no cietuma politikā. Jau cietumā man bija izveidojusies saraksts ar Jāni Kučinski. Jēkabpilī viņš bija Jura Vidiņa vadītajā Atzimšanas partijā un izdeva arī partijas laikrakstu. Juru Vidiņu, Eduardu Berklavu, Andreju Krastiņu, augstākās padomes prezidija vietnieku un citiem. Pirmais, ko nonācis misā, jeb labošanas darba iestādē 20, es izdarīju, aizbraucu uz Rīgu un aizgāju uz LNNK biroju, lai beidzot kļūtu par oficiālu LNNK biedru un saņemtu apliecību. Ar braukšanu problēmu nebija. No Misas uz Rīgu brauca strādnieku autobuss, kas veda uz Rīgas radiorūpnīcu citus režīmu mīkstinājumu ieguvušos, lai tur strādātu. Atsaucoties uz kādu no publikācijām par ieslodzīto tematu Padomju jaunatnē, nonāca laikraksta redakcijā Preses namā. Neatceros visas peripētīs, kā tur nokļuvu. Man intervēja žurnālisti Ināra Egle, tolaik progresīva un daudzsološa žurnāliste. Intervija bija gara, viss laikraksta atvērums. Es stāstīju par lietām, kuras vajadzētu uzlabot un mainīt Misas iestādē, runāju arī par vispārējām ieslodzījuma vietu un ieslodzīto problēmām. Troksnis atkal tika sacelts pamatīgs. Šoreiz varbūt neviens tam nepievērst uzmanību un man pat neintervētu, bet tolaik rakstītam vārdam bija milzīgs spēks. Cilvēki ticēja presei un televīzijai. Uz misu sabrauca ģenerāļi un pulkveži, strīpām vien. Aktivitātes bija straujas, jo šāda iestāde Latvijā bija pirmā, un tajā daudzas lietas vēl nebija līdz galam sakārtotas. Ja mans skatījums no malas varēja palīdzēt šo vietu padarīt nevis vienkārši par eksistējošu, bet tiešām labu, kāpēc par to nepavēstīt? Misas iestādes priekšnieks gan uz mani skatījās tādām acīm, ka bija skaidrs, vislielāko baudu viņam sagādātu tas, ja varētu mani ar vecu sloti skātu no šejienes patriekt. Līdz ar to par mani vairs neviens neuztraucās un nesekoja manām gaitām. Galvenais, ka es biju kaut kur prom un nesniedzu kārtējās intervijas. Un bija arī turpinājums. 1990. gada 4. septembra Latvijas jaunatnē bijušajā Padomju. Zem virsraksta aiz muguras kāds stāv bija publicēta mana kārtējā intervija. Raksts sākās ar kādu lasītāju vai lasītāju vēstuli redakcijai, kā atsauksme uz manu iepriekšējo interviju. Labdien, redakcija! Gribu izteikt savas domas, atsaucoties uz 7. jūlijā publicēto rakstu Ieslodzīts parkā. Ir jāpasaka atklāti, ka sodītie ir šīs iestādes luteklīši, kuriem dod pilnīgu brīvību un visatļautību. Tādējādi klīst apkārt bīstami noziedznieki. Pie mums Bauskas rajona misā, kā notiesātie jūtas nevis sodītie, bet gan apkārtnes iedzīvotāji. Un pēc lasītāja vēstules bija mana intervija. Lai sarūpētu sev pārtiku un apģērbu, bija jāstrādā kāds maksas darbs, jo politiskā darbība naudu nenes, bet gan vēl papildus prasīja visādus tēriņus. Un tā es iekārtojos Misas kolonijā, nometinājumā par kurinātāju. Vienu diennakti kurināju, un tad 2 man bija brīvas, kuras pavadīju Rīgā. Latvijā tad sākās barikāžu laiks, un arī es no Iecavas kopā ar citiem braucu sargāt televīziju. Nezinu, ko mēs tur būtu nosargājuši, ja tiešām kāds mums to gribētu atņemt, bet vismaz savu gribu būtu demonstrējuši. Arī toreiz bija tādi, kas stāstīja visādas sazvērstības teorijas, un bija arī dažs labs preses izdevums, kas tādas lietas rakstīja. Es nelaidu garām izdevību, ko tādu uzzināt, bet tā bija tikai tāda tāla un teorētiska filozofēšana.
Savukārt ugunskuri un omons bija tuva un patiesa realitāte. Atrodoties misas kolonijā, nometinājumā, apceļoju apkārtni un iepazinos ar daudziem dažādiem cilvēkiem. Pa LNK līniju sameklēju vietējos organizācijas dalībniekus un vadītājus, iegriezos pagastā pie pagastveča, ar kur izveidojās labas attiecības. Šīs pazīšanās man padarīja par vēl nevēlamāku iestādē, kurā biju. Pagasta vecs brauc ar dienesta Volgu un nereti atveda mani līdz pašām iestādes namdurvīm. Volgai tolaik bija svarīgāks status nekā šodien Mercedesam, un tas nu nekādi nenāca par labu misas priekšnieka asinsspiedienam. Tas bija padomju laiku mantojums. Volgas nedrīkstēja piederēt privātpersonām, tikai valdībām, kompartijas funkcionāriem un citiem varas pārstāvjiem. Un ja tā vēl bija melna? Cik nu iespējams pēdiņās tramdīju augstākās padomes deputātus un citus, kurus izdevās notvert. Mani nepameta doma, ja jau tik daudz var paveikt esot aiz žoga, tad taču brīvībā ir daudz vairāk iespējams. Tie bija lieli maldi, jo tā īsti ieslodzījumā neko nepaveicu. Vienkārši es gadījos īstajā vietā un īstajā laikā. Vairākas reizes tikos augstākajā padomē ar Eduardu Berklavu. Vienreiz mums radās tik lielas domstarpības, ka viņš man no augstākās padomes izdzina. Izrādījās, ka arī viņš ir tikai cilvēks, un kad pieskaries dziļāk, tad ierauga patieso ainu, ka viņam ieslodzījuma vieta problēma tā īsti nerūp, un ka runā viņš par to tikai tāpēc, ka tāds ir politiķa pēdiņās darbs. Viņš man ieteica rakstīt apžēlošanas lūgumu, ko asi noraidīja. Kādā vēstulē 1990. gada 30. septembrī es viņam rakstīju, kas attiecas uz apžēlošanas lūgumu, es nevaru nožēlot grēkus, kuri man nav. Labāk es nosēdēšu vēl 5 gadus, nekā nožēlošu to, ka neļāvu nosist māsītes vīru. Cits jautājums, kā tas viss ir aprakstīts spriedumā un cik tas vienam otram ir maksājis. Ja Latvijas Republikas augstākā padome uzskata, ka man ir jāsēž, tad sēdēšu, bet tādu lūgumu es tiešām nespēju uzrakstīt. Mūs nevajag žēlot, mums vajag palīdzēt. Barikāžu laikā pēkšņi uzzināju, ka augstākajā padomē iesniegts lūgums mani apžēlot. Neticēju, jo neviens no maniem tuviniekiem to nebija lūdzis, bet informācija nāca no drošiem avotiem, dažiem augstākās padomes deputātiem. Iesniedzu protestu, ka nevēlos, lai man apžēlo. Papīrs ar pašu Gorbunovu parakstu bija pierādījums, ka tas nav izdomājums. Ilgi domāju, kurš to būtu darījis. Man pašam tāda doma nekad prātā nenāca. Misā es jau tikpat kā biju uz brīvām kājām, un formāli man no piespriestajiem 6 gadiem vēl bija jāizcieš vairs tikai 3 mēneši, bet apžēlošana piemēro tikai vienreiz mūžā, un izniekot to, tagad būtu pēdējais neprāts. Tas nebija tā vērts, lai zaudētu uz visu atlikušo mūžu apžēlošanas iespēju. Jo tobrīd jau neviens nezināja, ar ko tā pārbūve un dziesmotā revolūcija beigsies. Centos atteikties, rakstīju iesniegumus, taču velti. Vēlāk es noskaidroju, kurš par mani ir pieprasījis apžēlošanu. Nē, tā nebija kāda romantiska jūtu vadīta sieviete. Arī māte un citi radinieki ne. Lūgumu mani apžēlot bija iesniegusi cietuma administrācija. Acīm redzot, tas bija veids, kā no manis atbrīvoties. Iespējams, ka es biju vienīgais, no kuri tik ļoti vēlējās tikt vaļā, pat ar tādiem līdzekļiem. Bet pastāv vismaz teorētiski arī cita motivācija. Administrācija tiešām uzskatīja, ka vairāk laba var darīt brīvs esot, nevis ieslodzītā statusā. Kas zina? Kaut ko tādu nespēju es saprast, kā var dzīvi nemīlēt, kā var mīlas smago nastu vienā brīdī pazaudēt. Var jau būt, ka kādu krāpjot, arī sevi apzogam. Cik tad ir to tīro siržu, kurām ticam, piedodam? Paraugs, paraugs, paraugs.
Jebkurš cilvēks, jebkura organizācija sev vēlamo var panākt tikai tad, ja to rīcībā ir kāda iespēja iespaidot valsts pārvaldes institūcijas. Citiem vārdiem sakot, nekādas pārmaiņas, ne vēlamas, ne nevēlamas, nav iespējams panākt, apelējot pie pastāvošās varas sirdsapziņas. Pirmkārt tāpēc, ka nav tādas varas, un par tādu tikai saucas dažādi ierēģi, bet vienotas pastāvošās varas nav. Otrkārt tāpēc, ka varai nav sirdsapziņas. Un treškārt tāpēc, ka globalizētā valstī amatpersonas darbība sakrīt ar tautas, jeb vēlētāju vēlmēm tikai tad, ja tai nav iespējas rīkoties citādi. Nekad, nevienā valstī nav izdevies izveidot tādu valdību, kuri bez pastāvīga tautas spiediena rīkotos tautas interesēs. Vienīgais garants pareizai valdības darbībai ir tās uzraudzība un vēlētāju neatslāpstoša kontrole pār to. Bet vēlētāju ietekme sākas ar zināšanām par ievēlēto, ar situācijas izpratni, ar izšķiršanos, kādas metodas un vēlmes ir pieņemamas. Pēc misas ierobežotās brīvības iestādes pārcēlos uz dzīvi Jaunolainē. Tā bija vieta, kur čumēja un muģēja no kolonistiem, un vienlaicīgi tā arī bija vieta, kur varēja izpausties. Vieta, kur īstenot savus topošos nacionālos uzskatus. Ir teiciens, ja gribi karot, ej uz fronti, bet nekaro savā smilšu kastē un mājas pagalmā. Šī teiciena patiesā būtība ir, ja vēlies ko darīt, tad dari pa īstam. Necel kāršu namiņus un smilšu pilis, tā ir bezjēdzīga laika izniekošana. Viegli ir būt nacionālistam un patriotam nacionālā vidē. Viegli ir kolonistus lādēt, esot no tiem tālumā. Man viss bija pa īstam. Īsts guļamvagonu māju rajons, kurš uzcelts, lai būtu kur izmitināt kolonistus, kas strādāja uz dzelzceļa. Tie 90% bija iebraucēji no Baltkrievijas. Jaunolaine toreiz bija un arī tagad ir vieta, kur nedzird latviešu valodu, kur nerunā latviski un kur nemīl latviešus. Tā bija vieta, kur lielais vairums kolonistu atbalstīja tā saucamo Augusta Puču, un Rīgas ceļu distances priekšnieku atcēla no amata par to, ka viņš bija aktīvs GKČP atbalstītājs. GKČP, jeb Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР. Citiem vārdiem, man viss bija pa īstam. Bija okupēta teritorija, bija okupanti, un bija daži, kuri ar to nebija mierā un tam pretojās. Okupētā teritorija, jeb pagasts, bija jāiepazīst, jānovērtē okupantu iespējas un resursi, kā arī jāapvieno un jāievirza mērķtiecīgā rīcībā tie daži latviešu patrioti, kuri tur dzīvoja. Joprojām aktīvi darbojos LNNK. Aktīvi darbojos nozīmē, ka piedalījos visos kustības organizētajos pasākumos un pats organizēju kādu mazāku mērogu pasākumu Jaunolainē. Sapulcināja vietējos LNNK dalībniekus, uzņēma jaunus un izveidoja Jaunolainas LNNK grupu. Tagad, kad bija pavisam brīvs no soda izciešanas, vēl vairāk laika varēja veltīt politiskai darbībai. Zināmā mērā par aktīvu darbību toreiz un šobrīd cilvēki uzskata organizācijas sapulču un citu runātavu apmeklēšanu, centīgi dzirdētā pierakstīšanu, ko pārnākot mājās, nolikt, lai nepazūd. Jo ko tad tur lasīs, viss tāpat skaidrs. Un tā var paiet vakari, dienas aizpildītas ar nejēdzīgu pļāpāšanu. Tie vārdi, kuriem neseko reāli darbi, ir tukši vārdi. Tā ir kā tukšu salmu kulšana, kurai pa vidu tomēr gadījās arī kādi jēdzīgi notikumi. Politiskās lietas mani arvien saistīja, lai gan nekur nekādu vadību, izņemot temīdu, neuzņēmos. Uzskatīju, ka man ir pārāk maz pieredzes, zināšanu un arī cietumnieku pagātne nenesīs neko labu organizācijā, kurā ieņemšu kādu amatu. Man atlika palēkā kardināla loma, kas ļauj būt pietiekam aktīvam, taču konkrēti ar manu vārdu veiktās darbības nesaistījās. Radās jocīga situācija. Ar visiem jautājumiem un pēc padomiem organizācijas dalībnieki nāca pie manis, bet oficiālo darbību reglamentējošos dokumentus un oficiālo saraksti parakstīja citi. Tiem, kuriem biogrāfija tīrāka
un kuriem nav krimināls pagātnes. Visvairāk man tracināja, un joprojām tracina, nevēlēšanās vai nevarēšana saprast vienkāršas lietas. Ja tu redzi, ka zaglis zog, tad tur taču nav par ko brīnīties. Viņš ir zaglis un neko citu nedarīs. Kā var gadu desmitiem brīnīties par to, ka zaglis zog, un cerēt, ka viņš nezags? Ja cilvēks ir bijis kompartijā, kas ir rīkojusies slikti, tad ko citādu tu no viņa gribi sagaidīt? Nekad un neko. Pārmaiņas iespējams tikai tad, ja viņi piespiedīs rīkoties citādi. Ja kāds viņu piespiedīs izlikties par citādu, nekā ir patiesībā. Cilvēks tiecas būt tur, kur viņam ir vislabāk un kur labi jūtas. Par to, ka mans viedoklis par politiku stipri atšķīrās no vidējā, pārliecinājos pēc kāda gadījuma pie vēlēšanu iecirkņa. 2 jaunām dāmām pajautāja, par ko viņas nobalsoja. Viņas saka, par Gorbunovu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš taču tik smuks. Toreiz nodomāju, zini, tev taču ar viņu nav jāguļ. Tu taču šai valdību vēlēt. Kad cilvēks pērk leduskapu vai veļas mazgājamo mašīnu, apstaigā vairākus veikalus, iztaujā pārdevējus un paziņas, bet, kad jālemj par to, kādā valstī dzīvot, balso par to, kurš kandidāts smukāks. Daudzi saka, es par politiku neinteresējos, un man ir absolūti vienalga, ko viņi tur dara vai domā. Teikt jau tā var, bet no politikas nevar aizbēgt. Politika atrod visus cilvēkus, kaut vai maizes cenas lielumā. Svarīgi arī saprast, kas ir politika. Tas ir cilvēku, vadītāju, diktatoru un tā tālāk domu un darbu rezultāts. Ja tu par politiku neinteresējies, tad tā pati pie tevis atnāk, kad grib un kādā izskatā grib. Var atnākt bada izskatā, var atnākt pārticības izskatā un var atnākt karja un posta veidā. Jā, cilvēkam ir grūti atslēgties no masu hipnozes un ieraudzīt patiesību. Piedaloties partiju darbā un kandidējot, daudzi kandidāti to apzināti izmanto. Viņi politikā iet ar nolūku, izmantot dienesta stāvokli un arī zakt. Cita mērķa viņiem nav. Viņiem iekļūšana amatā ir tikai kāpnītes, pa kurām pakāpties. Arī mūsu galvas ir gana labas, lai pa tām pastaigātos un uz tām pakāptos. Kāpšanas process veidojas no solījumiem, smaidiem, frizūras, bet mērķis ir gūt labumus. Un vēlētāji nespēja atšķirt kāpnes un kāpšanu no kāpēju patiesajiem mērķiem. Pirms stāstu par vienu no idejiski vislabākajām iecerēm, atskatīsimies 50 gadus iepriekš, lai saprastu, kā notika Latvijas okupācija un kā darbojās padomju represīvās iestādes un kādu politisko un morālo vidi valstī tās bija izveidojušas. Šī nav oficiāla vēsture, jo tādu katra var raksta savu. Šis ir tikai mans personiskais viedoklis par notikušo un manas izpratnes atspoguļojums. Iespējams, ka tas vietām ir maldīgs, bet tas ir godīgs. Es vēlos būt godīgs pret lasītāju un paudīšu tikai to, ko domāju, ko piedzīvoju, atceros un saprotu. Tā nav patiesība pēdējā instancē, bet tā ir mana patiesība, un citu neesmu saskatījis. Ja grāmatas iznākšanas brīdī tāda radīsies, tad grāmatas beigās būs atrodams kļūdu labojums. Okupācijas sākums bija 1939. gadā, kad Krievu karibāzes izvietoja arī Latvijā. Pirms iebrauc ar tankiem, šeit jau bija sagatavota jaunā Latvijas valdība un okupācijas un represēšanas plāns. Jaunās padomju valdības sastādīšana notika Latvijā. To Maskavas uzdevumā veic tai uzticami pakalpiņi, nevis pagrīdes komunisti. Šī it kā pašu latviešu valdība tad arī aizbrauc uz Maskavu ar lūgumu uzņemt Latviju Padomju Savienībā. Tāpēc Krievija vēl šodien formulē savu nostāju un sev vēlamo pēdiņās patiesību, apgalvojot, ka juridiski okupācijas nemaz nebija, bet paši latvieši gribējuši iestāties PSRS. Kas liecina par to, ka okupācija bija? Visbriesmīgākā liecība ir Čekas izdarības baigajā gadā, kas joprojām raisa baisas atmiņas. Otra liecība ir abrene, par kur sabiedrībā valda visdažādākie uzskati,
bet tā arī neviens īsti nezina, kāpēc bija vai nebija jāatdod šis nelielais zemes pleķītis Krievijai. Taču juridiski tam ir liela nozīme. Pēc Krievu ienākšanas Latvijā abreni pievienoja Krievijai. Un tagad, veidojot Latvijas republiku bez abrenes, tā ir Latvijas PSR robežās, kas savukārt apliecina vien to, ka esam Latvijas PSR tiesību un pienākumu mantinieki, jo iegūstam nevis Latvijas republikas teritoriju, bet gan Latvijas PSR teritoriju. Tas liecina, ka mēs esam nevis atjaunojuši Latvijas neatkarību, bet gan izveidojuši jaunu Latvijas valsti. Lai 1940. gadā būtu iespējams militāras agresijas rezultātā okupēt Latvijas valsti, agresoru valsts centīgi strādāja visus 20 Latvijas neatkarības gadus. Strādāja Čeka, veidojot savu aģentu tīklu, vervēja Latvijas valsts amatpersonas. Citiem vārdiem sakot, gatavoja augsni veiksmīgai okupācijai. Un, kad bijām okupēti, šis pats iestādījums mūs uzmanīja, un tikko radās aizdomas par padomju iekārtas apdraudējumu, tā ieslēdzās represīvais mehānisms. Līdzīgu viedokli pauž arī Indulis Zālīte. Šeit, saviem vārdiem nesaglabājot oriģinālu tekstu, ievietoja viņa pausto. PSRS pēcdienestu ietekme uz Latvijā notiekošo bija nozīmīga. Kremļa slepeno dienestu intereses Latvijā diktēja PSRS vēlmi atgūt ietekmi Baltijas jūrā un likvidēt Latvijas valstisko neatkarību, to iekļaujot PSRS impērijas sastāvā. Un arī pēc Otrā pasaules kara VDK pamatuzdevumi bija salauzt un iznīcināt nacionālo pretošanās kustību, un pēc tam dzēst no latviešu apziņas nacionālās identitātes pazīmes. PSRS izlūkdienests OGPU un Sarkanās armijas izlūku pārvalde Latvijā darbojās sākot jau ar 20. gadsimta 20. gadiem. Veidojās vairāki paralēli padomju pēcdienestu aģentūras tīkli. Dažus no tiem vadīja no diplomātiskajām pārstāvniecībām, citi darbojās piesaga organizāciju paspārnē, bet atsevišķos gadījumos tiešā Maskavas vadībā. To galvenie uzdevumi, īpaši 30. gadu otrajā pusē, bija taktiskā un stratēģiskā izlūkošana, ietekmes aģentu vervēšana valsts amatpersonu, politisko darbinieku un armijas vadības vidē. Par atsevišķu PSRS izlūkošanas kanālu Latvijā var uzskatīt Trešo Kominterni un tās dalībnieci Latvijas kompartiju. Lai organizētu savus ārzemju aģentūras darbu, 20. gadu sākumā Kominterni radīja slepeni starptautisko sakaru daļu, iesaistot izlūkošanas darbā ārvalstu komunistus un to atbalstītājus. Izmantoja arī augstas Latvijas amatpersonas, piemēram, bijušo Latvijas armijas ģenerāli Robertu Kļaviņu. Viņš 1939. gadā sāka sakarus ar NKVD 5. ārzemju daļas Rīgas rezidentūru. Viņam tika dots segvārds Drošais, jeb Smēlī. Kļaviņš sniedz informāciju par politisko stāvokli Latvijā, kā arī informāciju par noskaņojumu Latvijas armijā un par tās komandējošo sastāvu. Viņš izstrādāja arī Latvijas okupācijas plānu, kuri precīzi īstenoja 1940. gadā. Okupācijas sagatavošanas darbs īpaši aktivizēts 1936. un 1939. gadā, kad notika arī PSRS izlūkdienestu rezidentu nomaiņa Latvijā. PSRS jau no Latvijas valsts pastāvēšanas pirmajiem gadiem savu slepeno darbību veidoja tā, lai pilnībā iegūtu Latviju savā pakļautībā un likvidētu tās neatkarību. Par aneksijas un okupācijas perfekto sagatavotību liecina arī tas, ka tā notika bez jebkādas Baltijas valstu militāro un valstisko struktūru pretošanās. Līdzīgi notika arī Lietuvā un Igaunijā. Pēc Otrā pasaules kara īpatnējs apstākļus Latvijas, tāpat arī Lietuvas un Igaunijas pretestības kustībām bija tas, ka šīs bruņotās pretestības kustības, meža brāļus, jeb zaļos partizānus un to atbalstītājus, PSRS, Anglijas, ASV un citu valstu pēcdienesti izmantoja savstarpējās operatīvajās spēlēs. Pretestības vidē iefiltrēja apmācītus aģentus, kaujiniekus, kur uzdevums bija
izpētīt pretestības grupu dislokācijas vietas, ieroču un munīcijas noliktavas, apzināt atbalstītāju loku un grupas iznīcināšanas operācijās, neitralizēt partizānu grupu vadību. Pēc kara, cīņā pret partizāniem, okupanti izmantoja arī viltus partizānu grupas. Šo viltus grupu uzdevumi bija iefiltrēšanās pretestības grupās saskaņā ar Čekas izplānotajiem operāciju plāniem un to iznīcināšanu. Operāciju noslēguma stadijā parasti tika iesaistīti valsts drošības ministrijas un iekšlietu sistēmas bruņotie formējumi. Tēlot pretestības grupas, lai izmantot potenciālos partizānu sakars ar ārzemju, Anglijas vai ASV spēcdienestiem un tos dezinformētu. Uzdoties par nacionāliem partizāniem terorizēt latviešus, tādējādi noskaņojot cilvēkus pret partizāniem un atņemot meža brāļiem tautas atbalstu. Bija arī krimināla rakstura grupas, kuras tēlojot nacionālos partizānus, laupīja un slepkavoja. Šādos apstākļos 50. gadu sākumā partizānu grupas palika bez iztikas līdzekļiem. Lai iegūtu izdzīvošanai nepieciešamos līdzekļus, viņi bija spiesti aplaupīt padomju iestādes, veikalus un uzņēmumus. Bruņota pretošanās padomju okupācijai turpinājās apmēram 10 gadus, un tajā kopā ar atbalstītājiem bija iesaistīti apmēram 30 000 cilvēku. Pēc tam, kad Čeka bruņoto pretestības kustība bija iznīcinājusi, tautas pretestība pieņēma citas, galvenokārt nevardarbīgas formas. Latvijā padomju varas laikā plaši bija izplatītas individuālās un kolektīvās nevardarbīgās pretošanās metodes. Lapiņas, protesta akcijas, dažādi piemiņas pasākumi, peisares karoga noraušana, nacionālās simbolikas izmantošana un tam līdzīgi. Katru gadu VDK likvidēja 5 līdz 12 jaunatnes pretošanās grupas. Pretpadomju literātūra izplatījās rokrakstu vai tā saukto samizdatu veidā. Pēc deportācijām pēckara gados VDK galvenais uzdevums bija nepieļaut organizētas pretpadomju kustības izveidošanos un atklātas individuālas nacionālismu izpausmes. Īpaša uzmanība tika veltīta jaunatnes noskaņojuma izzināšanai augstskolās, kas bija padomju varas jauno kadru kalve. LPSR VDK izveidoja speciālu daļu cīņai ar ideoloģisko diversiju. Šis jaunveidojums kontrolēja visas sabiedrības interešu grupas. Pirmās nodaļas kompetencē atradās latviešu emigrācija ārzemēs un Latvijas iedzīvotāju kontakti ar to. Otrā nodaļa kontrolēja radošo inteliģenci un atmodas gados arī Latvijas tautas fronti. Trešās nodaļas uzmanības lokā atradās nacionāli noskaņotas personas vai grupas, organizācijas. Ceturtā nodaļa galvenokārt kontrolēja reliģisko dzīvi, gan lielākās konfesijas, katoļus, pareizticīgos un luterāņus, kā arī 7. dienas adventistus, baptistus un citus. 5. nodaļa bija nodarbināta ar tehnisku uzdevumu izpildi, anonīmu autoru identifikāciju un tam līdzīgi. 6. nodaļas pāraudzībā bija Latvijas žīdu kopienas dzīve. 7. nodaļa izveidojās uz 2. nodaļas bāzes, un tās ziņā atradās Latvijas akadēmiskā inteliģence un studējošā jaunatne. Padomju uzņēmumu un iestāžu vadītāji bija partijas nomenklātūras kadri, un viņu nerakstītajos pienākumos ietilpa ideoloģiskā klimata kontrole savā kolektīvā. Katrs vadītājs bija personīgi par to atbildīgs. Saskaņā ar PSRS VDK nolikumu par VDK aģentūru partijas nomenklatūras kadrus bija aizliegts vervēt par aģentiem, jo nomenklatūra atradās augstākā kārtā par VDK, un VDK nedrīkstēja kontrolēt savus saimniekus. Visu minēto sabiedrības grupu kontroli veic ar VDK aģentūras palīdzību. Personas, par kurām tika saņemta negatīva informācija, izsauc uz pārrunām ar VDK darbiniekiem un tās brīdināja. Negatīva informācija varēja kļūt par iemeslu studentu izslēgšanai no augstskolas, par šķērsli profesionālajai karjerai, grāmatas izdošanai, dzīvokļu saņemšanai un tam līdzīgi. Padomju vara bija VDK devusi pietiekams pilnvars un iespējas ne tikai vākt informāciju,
bet arī to realizēt un pat veikt izmeklēšanas darbības. No 1953. gada līdz 1991. gadam LPSR VDK bija apmēram 25,000 aģentu. 1991. gadā LPSR VDK aktīva aģentūrā bija apmēram 4,500 cilvēku, no kuriem apmēram 570 aģentu uzraudzīja Latvijas ideoloģisko klimatu. Papildus aģentiem čekas informācijas gādāja tā saucamās uzticības personas, kuru bija 3 reizes vairāk nekā aģentu. Atšķirībā no aģenta, uzticības persona varēja kalpot tikai kā VDK darbinieka informācijas avots, bet tai nevarēja dot izpildīt VDK uzdevumus. Uzticības personas netika īpaši reģistrētas un no tām neņēma parakstus par sadarbības faktu. Tādējādi sabiedrības apziņas slepeno uzraugu skaits vēl 1991. gadā bija apmēram 2200 cilvēku, kas teorētiski ir gandrīz 0,1% no iedzīvotāju skaita. Ideoloģiskās frontes aģentūra koncentrējās tajās sabiedrības grupās, no kuri puses padomju vara sev saskatīja kaut kādas briesmas. Piemēram, pretpadomju organizācijās vai arī tur, kur realizēja padomju ideoloģijas izplatīšanu tautai, plašsaziņas līdzekļos, radošās apvienībās, mūzejos, augstskolu sistēmā un citur. Visvairāk VDK ideoloģiskajai kontrolei pakļauta bija Latvijas Valsts Universitāte. 1991. gadā tajā bija 62 VDK aģenti, no kuriem 9 bija pasniedzēji un 53 studenti. Rīgas Politehniskajā institūtā 26 aģenti, 7 pasniedzēji un 19 studenti. Rīgas Medicīnas institūtā bija 24 aģenti, 6 pasniedzēji un 18 studenti. Bet Valsts Mākslas akadēmijā 5 aģenti, 2 pasniedzēji un 3 studenti. Lai kontrols līmenis būtu precīzāks, arī augstskolās tika izmantotas VDK uzticības personas, kuru skaits bija apmēram 3 reizes lielāks, salīdzinot ar aģentu skaitu. Šie skaitļi attiecas tikai uz ideoloģiskās pretizlūkošanas aģentūru. Starp LPSR iedzīvotājiem, antisociālistiski orientētu grupu vai organizāciju dalībniekiem VDK ziņotājs bija katrs 15. Starp pretpadomju grupējumu dalībniekiem, kuru darbība saskaņā ar VDK terminoloģiju bija vērsta uz pastāvošās valsts un sabiedriskās iekārtas varmācīgu gāšanu vai maiņu, VDK aģents bija katrs 5.6. Šī skumjā statistika liecina par to, ka VDK bija pieejama pietiekami pilnīga un detalizēta informācija par stāvokli Latvijas sabiedrībā. Daļu aģentu izslēdza, un VDK ar viņiem saistīto informāciju iznīcināja, ja aģenti ievēlēja partijas, arotbiedrības vai komjaunatnes amatā. Tāpat rīkojās, kad cilvēks nonāca padomju partijas nomenklatūras sastāvā vai augstākajā padomē. Kāpēc padomju vara pieļāva tādu situācijas maiņu kā pēdiņās dziesmotā revolūcija, jebkur tobrīd raudzījās kompartija un čeka? Tur jau tā lieta, ka padomju varas ieceres bija nevis apturēt tautu brīvības centienus, bet tos izmantot un ievirzīt sev vajadzīgajā virzienā. Pēc LPSR VDK darbības pārtraukšanas 1991. gada 23. augustā saskaņā ar Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumu par PSRS valsts drošības iestāžu darbību izbeigšanu Latvijas Republikā VDK arhīvu pārņēma vairākas institūcijas – Iekšlietu ministrija, Policijas akadēmija, prokuratūra un Latvijas valsts arhīvs. Visi šie VDK dokumenti pakāpeniski koncentrējās Latvijas valsts arhīvā un totalitārismu seku dokumentēšanas centrā. Latvijas valsts arhīva rīcībā nonākušas filtrācijas lietas, ap 58,000 lietu, un to kartotēka. Pēckara NKVD iznīcinātāja bataljona kaujinieku personu lietas, kartotēka par nacionālajiem partizāniem, jeb VDK terminoloģijā bandītiem un to atbalstītājiem, apmēram 30,000 kartītes. VDK krimināla lietas, ap 30,000 lietu, apmēram 70,000 sējumos, administratīvi izsūtīto ģimeņu lietas, 5,166 lietas par
1941. gadā izsūtītajām un 13,286 lietas par 1949. gadā izsūtītajām ģimenēm. Totalitārismu seku dokumentēšanas centra arhīvu materiāli zinātniskiem un publicistiskiem mērķiem izmantoti maz, izņemot pašu centra darbinieku veiktos pētījumus par nacionāliem partizāniem un čekas operācijām pret tiem, par kontroles mehānismiem LPSR augstskolās un zinātniskajās iestādēs, par VDK darbības atspoguļojumu tās operatīvajos materiālos, par ideoloģiskās kontroles mehānismiem LPSR, par PSRS izlūkdienestu darbību Latvijā 20. un 30. gados, par baznīcas un padomju varas attiecībām. Daudz cilvēku vēlas uzzināt, kāda rakstura informācija par viņiem bijusi savākta VDK. Šos pieprasījumus bija iespējams veikt tikai uz VDK informācijas analīzes daļas elektroniskās informācijas pamata, jo pašas operatīvās lietas ir vai nu iznīcinātas vai izvestas uz Krievijas federāciju. Totalitārismu seku dokumentēšanas centra rīcībā ir unikāla informācija apmēram 50 megabaitu apjomā par apmēram 60 000 personu. Atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, Latvijā ir saglabājusies VDK aģentūras aparāta kartotēka. Aģentu, rezidentu, satikšanās un konspiratīvo dzīvokļu saimnieku personas lietas un darba lietas 1989. un 1990. gadā aizvestas uz Krieviju. Latvijas kompartijas dokumenti glabājas Latvijas valsts arhīva sociālpolitisko dokumentu nodaļā un ir brīvi pieejami zinātniskiem, publicistiskiem mērķiem. Pēc LKP likvidēšanas Latvijas valsts arhīvs saņēma apmēram 900 maisus dokumentu no LKP reģionālajām struktūrām. Pilnībā sakārtots un pieejams ir LKP centrāla komitejas dokumentu fonds. Loģiski ir arī tas, ka Latvijas likumos nav noteikti nekādi pasākumi, kas ierobežotu padomju laika nomenklatūras, čekas vadības pārstāvis veikt politisko darbību, darboties ekonomikā un uzņēmēju darbībā. Vairāk kārtēji mēģinājumi noteikt ierobežojums partijas nomenklatūrai nav izdevušies. Līdz ar to nozīmīga bijušās nomenklatūras daļa darbojas Saeimā un pašvaldībās, kā arī lielā skaitā ir pārstāvēta Latvijas Komercbanku, uzņēmumu, pašvaldību struktūru vadībā. Praktiski nav mainījies kadru sastāvs tajās Latvijas augstskolās, kuras pastāvēja padomju laikā. Nopietni zinātniski pētījumi jaunāko laiku vēsturē, tā skaitā par okupācijas periodu Latvijā, netiek veikti un atbalstīti. Vēstures literatūras par šo laiku posmu skolām nav, arī augstskolu mācību spēku liela daļa nepilnīgi pārzina vai nevēlas zināt par šo laiku posmu. Viņu lekcijas ir virspusējas un to skaits ir nepietiekams. Latvijas PSR augstākā padome tikai formāli bija tā, par ko tika uzskatīta. Patiesībā aiz tā visa stāvēja kompartijas garās rokas. Visās padomju republikās bija līdzīgs princips. Tautas acīm priekšā bija nolikts kāds vietējais pirmais komunists, taču aiz viņa muguras bija kāds, kas speciāli bija šim uzdevumam sagatavots. Tā teikt, lai raustītu aukliņus pareizajā virzienā. Augstākā padome nebija izņēmums. Būdam okupācijas vara, tā nekādi nevarēja paziņot par neatkarību. To varēja tikai Latvijas republikas pilsoņi, tie, kam Latvija piederēja pirms okupācijas. Saucamā neatkarība tika iegūta vienkāršā veidā. Latvijas PSR augstākā padome nosauca sevi par Latvijas republikas augstāko padomi, neiedziļināsimies procesā, un pieņēma 4. maija neatkarības deklarāciju. Kā jau zinām, perestroika bija plānots process, tātad tajā noteikti vajadzēja būt cilvēkiem, kas izpilda rīkojumus. Augstākā padome tieši šādi cilvēki arī bija.
un viņi arī tika izmantoti. Tas ir tikpat kā, kad varmāka apmetas kādā svešā dzīvoklī un vēlāk pasaka, ka dzīvokļa saimniekam ir visas tiesības uz šo dzīvokli, taču varmāka paliek tur un komandē, kurā stūrī likt gultu un kurā skapi. Tāda bija morālā, valstiskā un politiskā vide, kurā dzima Latvijas Republikas pilsoņu kongress, kuri daudzi šodien pat neatceras, un arī vēstures grāmatās tas tiek noklusēts vai apmelots, visu uzsvaru liekot uz augstākās padomes nopelniem. Pilsoņu kongress mums deva lielisku, īstenojamu, tiesisku iespēju, kuru neizmantojām. Un tālāk jau viss attīstījās aplami, un sekas arī nav patīkamas. Tā bija lieliska iespēja, kas palika neizmantota. Pilsoņu kongresu dažkārt neatceras pat tie, kas piedalījušies tā vēlēšanās. Tāpēc izklāstīšu pilsoņu kongresu veidošanos un norietu. Kad pilsoņu kongress veidojās, atrados ieslodzījumā, un tāpēc izmantošu to cilvēku liecības un viedokļus, kuri šai cīņā piedalījās personiski. Latvijas Republikas pilsoņu kongresa delegāts Jānis Maurītis saka: pilsoņu kustības idejas pamatā bija tiesiskās pēctecības princips, kas paredzēja atjaunot 1918. gada 18. novembrī proklamēto Latvijas valsti, nepieļaujot jaunas, tā sauktās otrās republikas izveidošanu un pilsoņu loka paplašināšanu. Tika uzsvērts, ka PSRS 1940. gada 17. jūnijā ir izdarījusi pretiesisku Baltijas valstu okupāciju ar sekojošu aneksiju. Latvijas valsts de jure bija pastāvējusi visu okupācijas periodu, kaut gan de facto tās likumīgo varas iestāžu rīcības spēja bija likvidēta. Tātad arī Latvijas pilsoņi bija tikai tie, kuri tādi bija okupācijas brīdī 1940. gadā un viņa pēcnācēji, bet pārējie iedzīvotāji bija valstī ievesti vai ieceļojuši nelikumīgi, bez neatkarīgās valsts varas iestāžu piekrišanas un atļaujas. Okupantam nometināt savus iedzīvotājus okupētajā teritorijā aizliedz arī starptautiskās tiesības. Pilsoņu kustības ideja Latvijā tika pārņemta no Igaunijas, kur tā bija sākusi attīstīties agrāk. 1989. gada 24. februārī, Igaunijas neatkarības dienā, Igaunijas senatnes aizsardzības biedrības priekšsēdētājs Trivimi Veliste atklātībai darīja zināmu senatnes aizsardzības biedrības, Igaunijas Nacionālās neatkarības partijas un Kristīgi demokratiskās savienības aicinājumu sākt pilsoņu reģistrāciju un pilsoņu komiteju veidošanu, ar nolūku ievēlēt Igaunijas kongresu. Aicinājums Igaunijā strauji guva plašu sabiedrības atbalstu. Ļoti drīz šī informācija sasniedz arī Latviju. Par to ziņoja neatkarīgais izdevums, kuru izplatīja neformālās organizācijas. Par Igaunijas iniciatīvu Latvijas Nacionālās neatkarības kustības, jeb LNNK valdi, informēja Andris Pauls Pāvuls. Iniciatīvas grupā aktīvi iesaistījās Anta Bergmane, Einārs Cilīnskis, Aivars Upenieks un citi. Tika informētas arī citas organizācijas, diemžēl pati masveidīgākā no tām, Latvijas Tautas fronte, par pilsoņu kustības ideju neizrādīja sevišķu interesi. Jau 1989. gada 19. martā LNNK padome pieņēma aicinājumu apzināt Latvijas Republikas pilsoņus un veidot pilsoņu komitejas. Aicināja reģistrēties arī tās personas, kas vēlas kļūt par Latvijas Republikas pilsoņiem. Atbalstu idejai izteica arī Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa Helsinki 86, Vides aizsardzības klubs, Autonomā Helsinki 86 Rīgas nodaļa un LTF Radikālā apvienība. Šo organizāciju aktīvisti izveidoja Latvijas pilsoņu komiteju pagaidu sakaru centru un publicēja aicinājumu Latvijas pilsoņiem. Tajā bija uzsvērts, ka Latvijas pilsonība nav juridiski anulēta. Visas personas, kas tādas bija Latvijas okupācijas brīdī 1940. gada 17. jūnijā, un viņu pēcnācēji saglabā savu statusu arī šodien. Tika aicināts izveidot iniciatīvas grupas un ievēlēt vietējās pilsoņu komitejas, kas veiks pilsoņu un pilsoņu kandidātu reģistrāciju.
Aicināja reģistrēties arī Latvijas pilsoņus ārzemēs, to skaitā arī Krievijā. Jāuzsver, ka Latvijā krievu valodā iznākošā presa pret pilsoņu reģistrācijas procesu izturējās neitrāli. 1989. gada 6. jūnijā Pagaidu sakaru centrs organizēja preses konferenci, kurā izskaidroja idejas būtību un pilsoņu reģistrācijas schēmu. Pagaidu sakaru centrs izveidoja vienota parauga stingras uzskaites reģistrācijas veidlapas, kurās ierakstīja personas datus un ziņas par pilsonības pamatojumu. Bez pilsonību apstiprinošu dokumentu uzrādīšanas reģistrācija nebija iespējama. Par apliecinājumu varēja kalpot dažādi pirmsokupācijas laika dokumenti, kas apstiprināja pilsoņu vai tā pēcnācēju piederību Latvijas valstī, un reģistrācijas lapai pielikumā bija parakstu lapa ar prasību sasaukt pilsoņu kongresu. Reģistrāciju varēja veikt tikai pilnvarot reģistrātori, uzrādot noteiktu parauga apliecību. Vietējo pilsoņu komiteju izveide bija paredzēta pēc pastāvošā administratīvā iedalījuma principa. Pateicoties neformālo organizāciju dalībnieku nesautīgajai aktivitātei, pilsētās un rajonos sākās reģistrācijas process. Daudz viet reģistrācijā aktīvi piedalījās arī LTF vietējās nodaļas. Aktivitāti veicināja tādi notikumi, kā LPSR augstākās padomes prezidija komisijas izveidošana Latvijas PSR pilsonības koncepcijas izstrādāšanai 18. maijā, LNNK 2. ārkārtas kongress 28. un 29. maijā, kas pieņēma rezolūciju par atbalstu pilsoņu komiteju veidošanai ar mērķi sasaukt Latvijas pilsoņu kongresu. LTF domas valdes 31. māja aicinājums izvirzīja apspriešanai jautājumu par kursu uz Latvijas pilnīgu politisko un ekonomisko neatkarību. Aicinājumā cita starpā bija teikts: LTF domas valde ar izpratni uztver pilsoņu komiteju veidošanas ideju, saskatot tajā galējo totalitārismu darbības seku uzspiesto līdzekli latviešu un citu Latvijas pamatiedzīvotāju tiesību aizsardzībai, vienlaikus piebilstot, taču to darbību izvēršam tajā gadījumā, ja Latvijas valstiskās neatkarības un nācijas pašnoteikšanās tiesības nevarēs tikt nodrošināts parlamentārā ceļā. Arī LTF politiskā komiteja Ivara Godmaņa vadībā atzina, ka pilsoņu un pilsoņu kandidātu reģistrācija nosaka iedzīvotāju brīvu izvēli realizēt savas tiesības, un tā nav pretrunā ar LTF statūtiem un programmu. Komiteja atzina, ka lēmumu par piedalīšanos reģistrācijā patstāvīgi var pieņemt vietējās nodaļas. Diemžēl 10. jūnija LTF domas sēdē, kas atbalstīja 31. maija aicinājumu, Pagaidu sakaru centra pārstāvim Cilinskim asi oponēja LTF priekšsēdētājs Dainis Īvāns. LTF priekšsēdētājs konsekventi nostājās pret pilsoņu kustību, nevairoties pat no apsūdzībām tās aktīvistu sadarbībā ar Čeku, Valsts drošības komiteju. Tikai LTF 3. kongresā 1990. gada oktobrī jaunievēlētais priekšsēdētājs Romualds Ražuks atzina, ka nepiedalīšanās Latvijas pilsoņu tiesību aizstāvības orgānu izveidē bija kļūda. Neapšaubām, ka gan iebraucēji, gan vietējās izcelsmes kompartijas un saimnieciskās nomenklatūras vidū bija nemazums darbinieku, kuri nevēlējās pieļaut valsts neatkarības atjaunošanu uz tiesiskās pēctecības principu pamata, vai arī vienkārši neticēja šādai iespējai, baidoties no Maskavas reakcijas. Tikko iezīmējās pirmie panākumi pilsoņu reģistrācijas procesā, tūlīt satraukumu izrādīja augstākā padome. 1989. gada 13. jūlijā LPSR augstākās padomes prezidijs pieņēma lēmumu par darbību pilsoņu komiteju veidošanā. Augstākās padomes prezidijs atzina, ka pilsoņu komiteju veidošana un to darbība ir nelikumīga un ir pretrunā ar LPSR konstitūciju. Tā kavē darbu pārkārtošanās politikas juridiskā noformēšanā un ir tiesiskas sekas neizraisoša. Prezidijs aicināja valsts, pašvaldības un sabiedriskās organizācijas atturēties no pilsoņu komiteju darbības sekmēšanas. Arī Latvijas kompartijas centrālās komitejas, jeb LKPCK, birojs
aicināja nepiedalīties pilsoņu reģistrācijā un kongresa vēlēšanās. Paziņojumā tika pausts ne ar ko nepamatots apgalvojums, ka pilsoņu kustības aktīvisti ar spēku izdara spiedienu uz jaunievēlētajiem augstākās padomes un vietējo padomju deputātiem. Satraukumu izraisīja LPSR pilsonības koncepcijas, konstitūcijas un prezidenta vēlēšanu gatavošanas projekti. Tas nozīmētu Otrās republikas izveidošanu ar pavisam citu pilsoņu loku un ar visām no tā izrietošajām sekām. Šajā sakarā Pagaidu sakaru centrs enerģiski uzsvēra. Latvijas PSR pilsonība padomju okupācijas režīma apstākļos ir nevis goda un cieņas lieta, bet gan mēģinājums nostiprināt šo režīmu, padarīt likumīgas okupācijas un aneksijas sekas. Mēģinājumi darboties pret pilsoņu kustības ideju radīja gluži pretēju efektu. Iedzīvotāju atsaucība aicinājumiem reģistrēties vērsās plašumā. Tā aptaujā Rīgas Ļeņingradas rajona, tagad Kurzemes priekšpilsētas, Ogres un Valmieras LTF nodaļās 81% respondentu atbalstīja pilsoņu komiteju veidošanu. Savu nostāju nespēja formulēt 17%, bet pret bija tikai 2%. Pilsoņu kustībai lielu atbalstu sniedz Latvijas evaņģēlisko-luteriskā baznīca, atvēlot reģistrācijas vajadzībām sev piederošās telpas. Tā Rīgas centrā reģistrācija notika jaunajā Svētās Ģertrūdes baznīcā un Svētā Pāvila draudzes mājā. Šo rindu autoram tas labi zināms no savas personiskās līdzdarbošanās. Visā Latvijā darbojās pāri par 7,000 reģistrātoru. Līdz 1989. gada 17. decembrim, kad Rīgā notika Latvijas Republikas pilsoņu kustības konference, bija reģistrējušies ap 700,000 Latvijas pilsoņu. Šajā konferencē Andrejs Krastīņš teica: reģistrācijai par pamatu tika ņemti noteikti kritēriji par personas, tās vecāku dzimšanas un dzīves vietu, kā arī pašas personas apliecinājums par piederību Latvijas Republikai. Reģistrācija izveidojās nevis kā statistiska uzskaita, bet gan kā aktīvs politisks process, kas vērsts uz neatkarības atjaunošanu. Pilsoņu kongresam jābūt pilnvarotam paust Latvijas Republikas pilsoņu gribu ar savu darbību un lēmumiem, iespaidot faktiskās varas orgānus Latvijā. Konference pieņēma nolikumu par Latvijas Republikas pilsoņu komiteju līdz pilsoņu kongresa sasaukšanai. Tās sastāvā bija 21 dalībnieks, to skaitā pa 2 no katras dibinātāja organizācijas un 13 konferencē ievēlētie – Visvaldis Brinkmanis, Einārs Cilīņskis, Kārlis Gailītis, Juris Dobelis, Māris Grīnblats, Aigars Jirgens, Imants Kalniņš, Andrejs Krastīņš, Antons Mikos, Baiba Petersone, Romāns Pusars, Einārs Repše un Valdis Šteins. Latvijas Republikas pilsoņu komitejas uzdevums bija sagatavot pilsoņu kongresa vēlēšanas, kā arī turpināt pilsoņu un kandidātu reģistrāciju. Tika izveidota centrālā vēlēšana komisija šādā sastāvā. Priekšsēdētājs Antons Mikos, starp citu, tajā laikā vēl pilsoņu kandidāts, vietnieks Valdis Romanovskis, sekretāre Vija Leite. Situācija izveidojās tāda, ka gandrīz vienlaikus turpinoties reģistrācijai notika 2 priekšvēlēšana kampaņas – LPSR augstākajai padomei un pilsoņu kongresam, jo pirmās bija izsludināts 18. martā, otrās notika mazliet vēlāk, no 8. līdz 23. aprīlim. Arvien skaidrāk sabiedrībā izkristalizējās 2 iespējamie neatkarības atjaunošanas ceļi. Pirmais saistījās tikai ar augstāko padomi, jo tās rokās bija reālās varas sviras, bet otrais bija pilsoņu komiteju virzītais tiesiskās pēctecības ceļš. Draudus radīja tas, ka augstāko padomi vēlēja ne tikai Latvijas Republikas pilsoņi, bet gan visi iedzīvotāji, ieskaitot PSRS okupācijas armijas karavīrus. Tātad līdz pat pēdējam brīdim nebija garantijas par LTF atbalstīto kandidātu vairākumu augstākajā padomē. Bez tam konsekventos neatkarības atjaunošanas aizstāvis uzmanīgs darīja daļas augstākās padomes deputātu, arī ar LTF atbalstu ievēlēto iespējamā izlīgšana ar impēriskajiem spēkiem, ielaižoties sarunās par gatavojamo savienības līgumu,
ko centās uzspiest PSRS vadība, gan arī mēģinājumu valstiskot LPSR, veidojot jaunu tās konstitūciju, pilsonību, kā arī prezidenta institūciju. Tas perspektīvā radīja draudus, ka iespējams izveidot pavisam citu valsti ar pilnīgi jaunu pilsoņu sastāvu. Arī Boris Cilevičs, izturoties noraidoši pret pilsoņu kustību, atzina, ka pastāvēja dilēma – vai nu pilsoņu komiteja koncepcija, vai pēdiņās nulles variants. Ne tikai klāja neatkarības pretinieki, bet arī daudzi redzami Latvijas Tautas frontes pārstāvji nostājās pret pilsoņu kongresu. Savukārt radikālāk noskaņotie pilsoņu komiteju dalībnieki augstāko padomu konsekventi dēvēja tikai par okupācijas režīmu pašpārvaldi un tuvojošās vēlēšanas aicināja boikotēt. Konfrontācija pamazām brieda jau ilgi pirms vēlēšanām. Liela augstākās padomes ceļa pārstāvu priekšrocība bija tā, ka viņu rokās faktiski atradās monopols uz masu plašsaziņas līdzekļiem, bet pretējā viedokļa paudējiem bija grūtības savu ideju izskaidrošanā. Teikto nevar attiecināt uz Latvijas Tautas frontes izdevumu Atmoda. Daudzi Latvijas Tautas frontes pārstāvji pilsoņu kongresu uzskatīja tikai par iespējamo rezerves variantu, ja pēkšņi augstākajā padomē pārsvaru gūtu komunistiski impēriskie spēki. Ieguldot ļoti lielu enerģiju, nesautīgas pūles un savu brīvo laiku, dažādu organizāciju aktīvisti veiksmīgi spēja norganizēt pilsoņu kongresa vēlēšanas. Tas ir īpaši jāuzsver, ņemot vērā samērā ilgo laika periodu, kādā vēlēšanas notika. Vēlēšanas bija vispārējas, tiešas un aizklātas. Vietējās pilsoņu komitejas varēja izvirzīt kandidātus, ja tos ar saviem parakstiem atbalstīja 20 Latvijas Republikas pilsoņi, paredzot vienu delegātu no katriem 3000 reģistrētajiem pilsoņiem. Nekādi būtiski pārkāpumi un ekscesi vēlēšanu laikā fiksēti netika. Daudz palīdzēja dažādas iestādes un pašvaldības, kuras atvēlēja telpas vēlēšanu iecirkņu iekārtošanai. Liela loma pilsoņu kustības atbalstīšanā bija baznīcai. Pilsoņu komitejas dalībnieks un vēlākais kongresa delegāts Latvijas evaņģēliski-luteriskās baznīcas arhibīskaps Kārlis Gailītis priekšvēlēšanu uzrunā aicināja stāvēt malā un palikt tikai savu izdevīgumu aprēķinošā vienaldzībā šajā mūsu tautai tik izšķirošajā laikā ir nodevība un dvēseles gļēvulība. Latvijas Republikas atgūšanai vajadzīga aktīva līdzdalība pilsoņu komiteju delegātu vēlēšanās. Vēlēšanu laikā publicists Viktors Avotiņš secināja, ka būs nepieciešams zināms aktīvs LPSR augstākās padomes un pilsoņu kongresa sadarbības laiks. Augstākajai padomē ir sava tiesa faktiskās varas, taču var teikt arī, ka šī faktiskā vara ir iluzora. Paralēlās darbības momenti LPSR augstākās padomes un pilsoņu kongresa starpā man šķiet šim brīžam drīzāk pozitīvi nekā noliedzami. Savukārt LKPCK plēnums kategoriski nostājās pret pilsoņu kongresu, vienlaiks pārmetot augstākās padomes prezidijam nostāšanos neiejaukšanās pozīcijā. Latvijas Republikas pilsoņu kongresā pavisam bija ievēlēti 259 delegāti, no tiem 24 pilsoņu kandidāti. Vēlēšanās piedalījās 678 862 pilsoņi un 28 910 pilsoņu kandidāti. Tas ir aptuveni 63% no visiem balstiesīgajiem. Mandāta komisijas priekšsēdētājs Einārs Cilīnskis kongresam ziņoja, ka vēlēšanās piedalījušies 84% no visiem reģistrētajiem pilsoņiem. Augstākajā padomē tika ievēlēts 201 deputāts. 17 personām bija dubultmandāts, tātad viņi bija gan pilsoņu kongresa delegāti, gan augstākās padomes deputāti. 5 no viņiem – Juris Dobelis, Einārs Cilīnskis, Aleksandrs Kiršteins, Pēteris Krūgaļaušs un Valdis Šteins – tika ievēlēti arī Latvijas komitejā. Uz savu pirmo sesiju Rīgas Lielās ģildes namā pilsoņu kongress pulcējās vēl pirms augstākās padomes sanākšanas 1990. gada 30. aprīlī un 1. maijā. Padomju robežsargi
neielaida Latvijā kongresa delegātu, Vācijas Federatīvajā republikā dzīvojošo Egilu Levitu, par ko kongress nosūtīja protestu PSRS prezidentam Mihailam Gorbačovam. Jau pēc dažām dienām, 4. maijā, Latvijas PSR augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, kurā noteica valsts varas atjaunošanas pārejas periodu. Pēc šiem notikumiem Pilsoņu kongresa delegāts un augstākās padomes deputāts Induls Bērziņš intervijā teica: Pilsoņu kongresam ir milzīga jēga, jo neatkarības deklarācijas pieņemšana vēl nenozīmē neatkarību. Kongress var būt garants, lai mēs nenovirzītos no neatkarības ceļa. Pilsoņu kongresa ietekmi var izmantot, lai atbalstītu tās idejas, kas ir pieņemamas, un kritizētu tās, kas nav pieņemamas. Negluži tā domāja augstākās padomes amatpersonas Anatolijs Gorbunovs un Dainis Īvāns, pielīdzinot kongresu sabiedriskajai organizācijai. Anatolijs Gorbunovs bez tam vēl atgādināja LPSR augstākās padomes lēmumu par pilsoņu komitejām, piebilstot, ka paralēli varas struktūru veidošanas gadījumā atkal būs attiecīgi jārēģē. Pilsoņu kongresa pirmajā sesijā pieņēma virkni dokumentu un ievēlēja Latvijas komiteju 50 delegātus no pilsoņu vidus un 6 ar padomdevēju balstiesībām no pilsoņu kandidātiem. Latvijas komiteja par savu priekšsēdētāju ievēlēja Aigaru Jirgenu, kurš bija arī pirmsvēlēšana laikā darbojošās komitejas priekšsēdētājs, un par sekretāru Gunāru Postnieku. Lēmums par Latvijas Republikas pilsoņu kongresa darbības pamatprincipiem noteica, ka pilsoņu kongress ir 1918. gadā pasludinātās un starptautiski atzītās valsts pilsoņu vēlēta tiesiska pārstāvniecība. Jau pēc 2 mēnešiem 2. sesijā kongress šo lēmumu grozīja, nosakot, ka pilsoņu kongress ir Latvijas Republikas tiesiska pārstāvniecība. Šo grozījumu izdarīt pamudināja tieši tas apstākļus, ka augstākās padomes un LTF vadība uzskatīja kongresu tikai par sabiedrisku organizāciju. Būtiski svarīgs bija kongresa lēmums par likumīgās valsts varas atjaunošanu Latvijas Republikas teritorijā. LPSR izveidošana un iestāšanās PSRS tika atzīta par nelikumīgu un spēkā neesošu kopš pieņemšanas brīža. Atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, Latvijas augstākā padome šādu lēmumu nepieņēma. Tika uzsvērts, ka valsts vara jāatjauno uz pilsonības tiesiskās pēctecības pamata, atbilstoši satversmei un Latvijas-Krievijas miera līgumā noteiktajās robežās. Tika izteikta gatavība sadarboties ar okupācijas varas iestādēm, LPSR augstāko padomi un tās izveidoto valdību, kā arī gatavība pilsoņu kongresam nepieciešamības gadījumā uzņemties likumdošanas un izpildvaras funkcijas pārejas periodā. Asas debates kongresā izvērsās, gatavojot lēmumu par Latvijas Republikas pilsonību un citu valstu pilsoņiem, kas dzīvo Latvijas Republikas teritorijā. Izskanēja viedoklis, ka uz optācijas pamata pilsonību varētu piešķirt visiem attiecīgajā brīdī valstī dzīvojošajiem iedzīvotājiem, ievērojot tikai nelielu nodzīvotā laika cenzu. Šāds ierosinājums izsauca vairumu kongresa delegātu sašutumu, un kongress nolēma, ka jautājumu par pilsonības piešķiršanu ir tiesīgi izlemt tikai likumīgā valdība pēc Latvijas Republikas konstitucionālo valsts varas institūtu atjaunošanas. Lēmumā par pasākumiem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai tika izteikta gatavība sākt starptautiskas sarunas un sadarboties ar visām ieinteresētajām pusēm, kā arī sagatavot nepieciešamo likuma pārmaiņu projektus un veikt pasākumus pilsonības dokumentu apmaiņai. Deklarācijā par Latvijas Republikas likuma darbības atjaunošanu tika uzsvērts, ka jāpanāk pilnīga satversmes un citu Latvijas likumu darbības atjaunošana, un ka nec pilsoņu kongress, nec augstākā padome nav tiesīgi grozīt vai atcelt Latvijas Republikas likumus. Vēstījumā pasaules tautām un valdībām kongress izteica gatavību konstruktīvām starptautiskām sarunām ar PSRS un citām ieinteresētajām pusēm par okupācijas iestāžu darbības pārtraukšanu, svešā karaspēka izvešanu un okupācijas radīto zaudējumu atlīdzību.
Aicinājumā PSRS prezidentam, Tautas deputātu kongresam un augstākajai padomei PSRS valdība tika aicināta sākt sarunas ar Latvijas Republikas pilsoņu vēlētiem pārstāvjiem par okupācijas seku novēršanu. Rezolūcijā par PSKP darbību Latvijā bija atzīts, ka tā ir nelikumīga, un visi Latvijas pilsoņi tika aicināti izstāties no tās. 1990. gada 5. maijā Latvijas komitejas sēdē izveidoja darbības nozaru komisijas un ievēlēja to vadītājus. Tiesību komisija vadītājs Ēriks Vēbers, Tautsaimniecības vadītājs Roberts Zīle, ārlietu vadītājs Valdis Šteins, iekšlietu vadītājs Jānis Straume, sabiedrisko lietu vadītājs Andris Žukovskis, kultūra politikas vadītājs Romāns Pusars, tehniskais birojs vadītājs Andris Pauls Pāvils. Latvijas komiteja pieņēma arī lēmumu par to personu reģistrāciju, kuras vēlētos iestāties atjaunojamajā aizsarga organizācijā. Pieļaujot iespēju, ka politiskā situācija Latvijā varētu sāsināties tādā mērā, ka Kongresa un Latvijas komitejas darbība varētu tikt paralizēta, tā par savu pilnvaroto pārstāvi apstiprināja Latvijas komitejas priekšsēdētāja vietnieku Agni Balodi, kurš pastāvīgi dzīvoja Zviedrijā. Šāda notikuma attīstība bija ļoti iespējama, jo pastāvēja reāli draudi par PSRS prezidenta pārvaldes ieviešanu. Jaunizveidotā Latvijas komiteja vairāk kārt centās rast ceļu sadarbībai ar augstāko padomi. Šāda gatavība izteikta komitejas 1990. gada 15. māja paziņojumā, kurā 4. māja deklarācija atzīta par tiesiski korektu un juridiski izsvērtu. Tādas pašas domas paustas Latvijas komitejas priekšsēdētāja Aigara Jirgena uzrunā augstākās padomes LTF frakcijas sēdē 11. jūnijā, vienlaikus noraidot mēģinājumus uzskatīt pilsoņu kongresu par sabiedrisku organizāciju. 1990. gada 30. jūnijā un 1. jūlijā pulcējās pilsoņu kongresa 2. sesija. Kongress deklarēja sev par Latvijas Republikas tiesisko pārstāvību. Lēmumā par agrārās politikas pamatprincipiem kongress paziņoja, ka 1940. gada 22. jūlija deklarācija par zemi ir nelikumīga, un īpašuma tiesības uz to atjaunojamas atbilstoši stāvoklim 1940. gada 16. jūnijā. Kongress nolēma, ka to varas iestāžu likumdošanas darbību, kuras vēlējuši arī citu valstu pilsoņu un okupācijas karaspēks, ir pieļaujama tikai tad, ja to pieņemtie normatīvie akti ir Latvijas Republikas pilsoņu interesēs un veicina Latvijas Republikas atjaunošanu de facto. Citi normatīvie akti ir spēkā neesoši no pieņemšanas brīža un tiesiskas sekas neizraisoši. Tādas pašas normas tika attiecinātas arī uz starptautiskajiem līgumiem. Lemjot par Latvijas un PSRS savstarpējām attiecībām, kongress izvirzīja vairākus pamatprincipus. No PSRS tika prasīts atzīt, ka Latvija tikusi 1940. gadā okupēta un anektēta. Tādēļ no tās jāizved viss padomju militārais un valsts drošības komitejas VDK personāls, kā arī jāveicina abu valstu pilsoņu savstarpēja brīvprātīga repatriācija. Tika ierosināts uz paritātes pamatiem izveidot kopīgu ekonomisko komisiju. Kongress uzsvēra, ka no pretiesiskās faktiskās piederības pie PSRS Latvijai nerodas nekādas saistības attiecībā pret PSRS pilsoņiem. Rezolūcijā par augstākās padomes darbību kongress uzskatīja, ka tā necenšas pēc de jure pastāvošās valsts atjaunošanas de facto, bet gan turpina īstenot ideju par formāli pārdēvētās Latvijas PSR starptautiskās atzīšanas iegūšanu. Latvijas komitejai bija lielas grūtības informēt sabiedrību par savu darbību un par kongresa lēmumiem. Lai šo stāvokli labotu, tika nolēmts izdot savu laikrakstu, bet vairāku mēnešu laikā nokārtot tā iespiešanu Latvijā neizdevās. Gan Rīgas, gan lauku reģionu spiestuvis ar dažādiem ieganstiem atteicās no šāda pasūtinājuma izpildes. Beidzot, drukāšana tika organizēta Lietuvā, un pirmais laikraksta pilsonis numurs nāca klajā tikai 1990. gada 15. augustā Žukovska redakcijā.
Viņš rediģēja pirmos 8 vizuāli ļoti pievilcīgos laikraksta numurus. Pēc tam par redaktoru kļuva Mārtiņš Zelmens, kurš rediģēja laikrakstu līdz 43. numuram. Tad redaktora pienākums uzņēmās Jānis Kučīnskis. Tiesas ceļā pārdzīvojot nosaukumu maiņu no pilsonis par pavalstnieks, laikraksts turpināja iznākt līdz 1996. gada 24. decembrim. Beidzot, 1990. gada 14. septembrī notika Latvijas komitejas un augstākās padomes vadības tikšanās, kurā augstākās padomes priekšsēdētāja vietnieks un arī kongresa delegāts Andrejs Krastiņš paskaidroja, ka augstākā padome ar savu pašreizējo politisko ievirzi un spēku samēru nav spējīga atzīt pilsoņu kongresa tiesisko statusu. Situāciju labi raksturo arī augstākās padomes deputāta un kongresa delegāta Ēnāra Cilīnska 20. novembra Latvijas komitejas sēdē teiktais, ka LTF frakcija augstākajā padomē kopumā neuzskata par saistošiem Tautas frontes lēmumus. Šie izteikumi ļoti trāpīgi raksturo izveidojušos situāciju, jo neskaitot klājus neatkarīgas valsts ienaidniekus, kā arī pilsoņu kustības noliedzējus, daudz deputāti savas misijas nozīmīguma apziņā psiholoģiski nespēja objektīvi un bez aizspriedumiem sadarboties ar kongresu. Uz to pierāda arī Andreja Krastiņa pārvēršanās no pilsoņu kustības ideologa par visai skeptiski noskaņoti pret to. Vienlaikus nepiekāpīgu nostāju ieņēma arī kongresa radikālais spārns, kuri kodolu veidoja Republikāņu partiju. Nejaukt ar Andra Plotnieka 1994. gada 12. maijā reģistrēto partiju. Jāuzsver, ka Igaunijas augstākā padome bija atzinusi savu kongresa tiesisko statusu, un Latvijas komiteja vienmēr tiecās līdzināties ar saviem igauņu kolēģiem. Igaunijas kongress un augstākā padome izveidoja kopīgu konstitucionālo asambleju jaunu pamatlikumu izstrādāšanai. Latvijas komiteja no augstākās padomes saņēma tikai formālu uzaicinājumu tās pārstāvjiem piedalīties augstākās padomes komisiju darbā. Latvijā abu institūciju starpā turpināja valdīt neusticība un vāji slēpts aizvainojums. 1990. gada 29. un 30. septembrī kongress pulcējās uz 3. sesiju. Pastāvēja reāls bažas, ka 1919. gada Latvijas pavalstniecības likumu varētu izmantot daļēji tā saucamā nulles varianta ieviešanai pilsonības piešķiršanā, jo tas paredzēja iespēju piešķirt pilsonību pēc 5 gadu nodzīvošanas valstī. Šo normu varētu attiecināt uz neatkarīgu valsti, bet nevis uz okupētu teritoriju. Tādēļ kongress pieņēma lēmumu par 1919. gada 21. augusta Latvijas Republikas likumu par pavalstniecību piemērošanu valsts aneksijas jeb okupācijas apstākļos un laika posmā līdz 1922. gada satversmē paredzēto konstitucionālo valsts varas institūtu atjaunošanai. Šajā lēmumā tika paredzēta atsevišķu pantu darbības apturēšana un uzsvērts, ka grozījums pilsonības likumdošanā var izdarīt tikai pēc likumīgi ievēlētās Saeimas darbības atjaunošanas. Latvijas Republikas augstākā padome vēlreiz tika aicināta atzīt padomju varas pasludināšanu Latvijā par spēkā neesošu no attiecīgā dekrēta pieņemšanas brīža, kā arī pieņemt šādu lēmumu attiecībā uz visiem īpašuma nacionalizācijas aktiem. Ar šīm prasībām cieši saistījās lēmums par īpašumu konversijas pamatprincipiem. Konsekventi tika prasīta likumīgo īpašnieku tiesību atjaunošana un kompensācija izmaksas par vairs reāli neatgūstamiem īpašumiem. Tika pieprasīta esošā īpašuma inventarizācija, nodalot nelikumīgi atsavināto un okupācijas laikā radītos īpašumus. Lēmums paredzēja, ka zemi privāta īpašumā var iegūt tikai Latvijas Republikas pilsoņi. Šādu lēmumu nolūks bija bloķēt īpašumu nonākšanu PSRS pilsoņu rokās. Kongress apstiprināja arī memorandu par dekolonizāciju un genocīda noziegumu novēršanu, pieprasot pilnīgu Latvijas dekolonizāciju, balstoties uz ANO 1960. gada deklarāciju par neatkarības piešķiršanu koloniālajām valstīm un tautām. Šis projekts pieprasīja no PSRS uzņemties pilnīgu atbildību par okupācijas sekām un iepludināto kolonistu repatriāciju.
Kongresa 4. sesija 1990. gada 15. un 16. decembra lēmumos atkal lielu uzmanību veltīja īpašuma tiesību jautājumiem, uzsverot likumīgo īpašnieku tiesības un īpašuma privatizācijas nepieļaujamību PSRS fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī brīdinot viņus no šādas darbības negatīvajām sekām. Atsevišķs lēmums atzina, ka visi ārvalstu pilsoņi, kuri Latvijā ieradušies okupācijas periodā, uzturas šeit nelikumīgi, un jautājumu par viņu iespējamo legalizāciju ir tiesīgas izlemt tikai Latvijas Republikas konstitucionālās varas institūcijas pēc tās atjaunošanas de facto. Notā PSRS prezidentam un Tautas deputātu kongresam kategoriski tika noraidīts jebkāds savienības līgums ar PSRS. Šajā jautājumā Pilsoņu kongress, neraugoties uz pastāvošām domstarpībām, piedāvāja sadarbību augstākajai padomei. Kongress publicēja aicinājumu pasaules valstu valdībām un ANO izveidot starptautisku komisiju, lai novērstu Otrā pasaules kara sekas Baltijas valstīs. Pieņēma arī lēmumu par pilsoņu apliecību izsniegšanas tiesisko reglamentāciju. Tās bija paredzētas kā Latvijas Republikas pilsoņu personību un valsts piederību apliecinošs pagaidu dokuments, lai juridiski nošķirtu Latvijas Republikas pilsoņus no iebraukušajiem PSRS pilsoņiem. Izsniedzot apliecības, paredzēja pieprasīt pilsonības pamatojumu. Šā darba veikšanai pie vietējām pilsoņu komitejām bija jāizveido pasu nodaļas. Šī ideja sastapās ar ļoti spēcīgu pretargumentāciju, kā arī ar lielām tehnisku un finansiālu raksturu grūtībām. Jaunais 1991. gads iezīmējās ar reakcionāro PSRS varas struktūru pāriešanu uzbrukumā, jo kompartijas reakcionāri un militāristi par katru cenu centās nepieļaut varas pozīciju zaudēšanu. Reakcionāro militāristu triecienu uzbrukums sākās Lietuvā, kur tas prasīja cilvēku upurus. Protesta mītiņā Daugavmalā pulcējās ap 500 000 cilvēku. Latvijas apstākļiem milzīgs skaits. Sākās barikāžu laiks. 13. janvārī tika publicēts Latvijas Republikas augstākās padomes un Pilsoņu kongresa paziņojums, kurā sacīts, ka šajā situācijā Latvijas Republikas augstākā padome un Pilsoņu kongress aicina visus Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas idejai uzticīgos Latvijas iedzīvotājus aizmirst savus viedokļu atšķirības un būt vienotiem. Augstākās padomes priekšsēdētāja Anatolija Gorbunova probūtnes laikā augstākās padomes vārdā kopējo paziņojumu parakstīja viņu vietnieks Andrejs Krastiņš. Krīzes situācijā iezīmējās reāli iespēja kopdarbībai. Lai vieglāk spētu koordinēt sadarbību, Latvijas komiteja pārcēlās uz ēku Jēkabu ielā 16, blakus barikāžu ieskautajai augstākās padomes ēkai. Diemžēl sadarbībai izrādījās īss mūžs. No Tallinas, kur viņš bija ticies ar Krievijas PFSR augstākās padomes priekšsēdētāju Borisu Jeļcinu, atgriezās Anatolijs Gorbunovs un atveda jau parakstīto līgumu par Latvijas Republikas un Krievijas padomu Federatīvās Socialistiskās Republikas starpvalstu attiecību pamatiem. Līguma 3. pants garantēja abu republiku iedzīvotājiem, kas līguma parakstīšanas brīdī dzīvo attiecīgajā teritorijā, savstarpēju pilsonības izvēli pēc brīvas gribas. Šādu pieeju nozīmēja vairāk nekā daudzinātais nulles variants. Tas nozīmēja, ka pat visi Krievijas iedzīvotāji varēja brīvi izvēlēties savu mītnes zemi. Augstākā padome 14. janvārī lielā steigā ratificēja šo līgumu, un paziņojums par to tika nosūtīts arī ANO ģenerālsekretāram. Augstākā padome militāristu uzbrukumu gaidās bija tik ļoti iebiedēta, ka nesaskatīja vairs nekādu izeju no situācijas, jo ratifikācija notika gandrīz vienbalsīgi. Pret bija tikai 4 deputāti – Eduards Barklaus, Ēnārs Cilīnskis, Aleksandrs Kiršteins un Valdis Šteins, starp citu, visi arī Pilsoņu kongresa delegāti. Atturējās Odisejs Kostanda, Seile un Ziediņš. Latvijai par laimi Krievijas augstākā padome līgumu tā arī neratificēja. Līdz ar to samērā veiksmīgi sāktā sadarbība abu institūciju starpā arī beidzās. Latvijas komiteja 15. janvārī pieņēma lēmumu, kurā pamatojoties uz Pilsoņu kongresa lēmumu
par starptautisko līgumu slēgšanu laikā līdz konstitucionālo valsts varas institūtu atjaunošanai, pasludināja līgumu par likumīgā spēkā neesošu un tiesiskas sekas neizraisošu. Neļaujot paust savu viedokli par politisko situāciju, Latvijas komitejas pārstāvjiem Mārim Grīnblatam, Romānam Pusaram un Visvaldim Lācim tika liegta iespēja uzstāties Latvijas televīzijā un radio. Tajā pašā laikā iespēja runāt bija deputātiem, kuri uzstājās pret Latvijas neatkarību – Aleksējevam, Dīmanim un Rubikam. Šajā situācijā iezīmējās viedokļu dažādība arī Latvijas komitejā. Tā vēl vairāk pastiprinājās, gatavojoties 3. martā paredzētajai Latvijas iedzīvotāju aptaujai ar jautājumu, vai jūs esat par demokrātisku un valstiski neatkarīgu Latviju. Latvijas komitejas vairākums baidījās, ka aptauju okupācijas apstākļos varētu uzskatīt par referendumu, un PSRS pilsoņu piedalīšanās tajā vēlāk varētu kalpot par argumentu pilsoņu loka paplašināšanai. Tajā pašā laikā nebija nekāda balsošanas iespēja ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem. Latvijas komiteja centās realizēt ideju par pilsoņu apliecību izsniegšanu, kas kalpot kā personu apliecinošs dokuments padomju pasas vietā. Šim nolūkam pie vietējām pilsoņu komitejām tika veidotas pasu nodaļas. To reāla darbība sākās 1991. gada 3. martā. Apliecības veidoja pēc pirmskara Latvijas pasu parauga, kaut gan pati iespiešana pastāvīgā līdzekļu trūkuma dēļ Latvijas komitejai sagādāja lielas problēmas. Pasākumu kavēja arī nebeidzami strīdi par izsniegšanas un pārbaudes kārtības tiesisko reglamentāciju. Beidzot, centrālās pasu nodaļas rīcībā nonāca 100 000 apliecību veidlapu, un darbs varēja sākties. Pilsoņu apliecības varēja būt viens no šķēršļiem Latvijas un PSRS pilsoņu sapludināšanai. Ar to arī Latvijas komitejas iekšlietu komisijas vadītājs Jānis Straume skaidroja aso dažādu līmeņu cīņu pret tām. Visu minēto apstākļu dēļ apliecību izsniegšanas uzsākšana stipri vien aizkavējās, tomēr par spīti tam pasu nodaļu darbība izvērtās samērā plaši, gan tur strādājošo darbinieku entuziasmu un enerģijas, gan arī pilsoņu atsaucības dēļ. Vairākas vietējās padomes pieņēma lēmumus atzīt pilsoņu komiteju izsniegtās apliecības par personu apliecinošiem dokumentiem. Pat piešķīra līdzekļus apliecību izsniegšanas finansējumam. Tomēr galu galā apliecību izsniegšana apsīk, tām tā arī neatrodot savu reālo lietojumu gan ikdienas sadzīvē, gan Saeimas vēlēšanu laikā. Pēc trauksmainā un daudzas diskusijas izraisījušā barikāžu laika uz savu kārtējo 5. sesiju, kongress pulcējās 1991. gada 23. un 24. martā. Kongress pieņēma lēmumus par Igaunijas kongresu, Latvijas Republikas pilsoņu kongresu un Gruzijas Nacionālā kongresa savstarpēju atzīšanu un sadarbību, kā arī par šo institūciju izsniegto pilsonību apliecinošo dokumentu atzīšanu. Kongress apstiprināja arī Latvijas komitejas lēmumu, ar kuru par spēkā neesošu un juridiskas sekas neizraisošu tika atzīts Latvijas Republikas un Krievijas Padomju Federatīvās Socialistiskās Republikas līgums par starpvalstu attiecību pamatiem, jo tas noslēgts okupācijas politiskās šantāžas un militārā terora apstākļos. Kongress nolēma ievēlēt pilsoņu kongresa priekšsēdētāju, kas reizē būtu arī Latvijas komitejas priekšsēdētājs, tomēr vēlēšanas vairs neritēja tik raiti, un beidzot kvoruma trūkuma dēļ tās nācās pārtraukt. Neviens no kandidātiem, Jirgens, Lācis vai Grīnblats, neieguva nepieciešamo balsu vairākumu. Pilsoņu kongresa 6. sesija ļoti saspringtā gaisotnē un smagās diskusijās risinājās 1991. gada 29. jūnijā. Tika pilnībā reorganizēta Latvijas komiteja. Par pilsoņu kongresa priekšsēdētāju ievēlēja Māri Grīnblatu, un Latvijas komiteja apstiprināja šādā sastāvā. Latvijas Republikas pilsoņu kongresa un Latvijas komitejas priekšsēdētājs Māris Grīnblats, Latvijas komitejas priekšsēdētāja vietnieki Aigars Jirgens, Juris Mellēns un Ēriks Vēbers, viņš arī tiesību komisijas vadītājs, Latvijas komitejas sekretāra Anita Brēnce, ārlietu komisijas vadītājs Visvalds Brinkmans, Tautsaimniecības komisijas vadītājs Roberts Zīle, iekšlietu komisijas vadītājs Jānis Straume,
Sabiedrisko lietu komisijas vadītājs Aivars Andersons, Tautas labklājības komisijas vadītājs Andris Ārgalis, Lietu pārvaldes vadītājs Andris Pauls Pāvuls un laikraksta Pilsonis redaktors Jānis Kučīnskis. Kā atzina Māris Grīnblats, šāda taktika par skaitliski nelielas komitejas izveidi sevi attaisnoja, jo tā izrādījās daudz rīcības spējīgāk un operatīvāk, it īpaši augusta puča dienās. Jaunizveidotajai Latvijas komitejai izdevās manām aktivizēt Pilsoņu komiteju darbību. Laikā līdz Pilsoņu kongresa 7. sesijai, kas notika 1991. gada 14. septembrī, Latvijā bija risinājušies satraucoši notikumi, kas pašos pamatos mainīja politisko situāciju. Pēc ortodoksālo komunistu neveiksmīgā puča izgāšanās Maskavā Latvijas Republikas augstākā padome 21. augustā pieņēma konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kur tika izbeigts 1990. gada 4. maijā noteiktais pārejas periods valsts varas atjaunošanai de facto. Sākās starptautiskais valstiskās neatkarības atzīšanas process. Kongresa sesija pieņēma lēmumu par valsts varu Latvijā, kurā uzsvēra, ka augstākās padomes pieņemtie likumdošanas akti un starptautiskie līgumi ir spēkā tikai tad, ja tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas satvērsmi un starptautisko tiesību normām attiecībā uz okupētu teritoriju. Lēmums uzsvēra, ka okupācija uzskatām par izbeigtu tikai tad, jo no valsts izvests viss okupācijas karaspēks un atvaļinātās militārpersonas. Latvija pārņēmusi savā jurisdikcijā Ābrenes teritoriju, panākt vienošanās par okupācijas laikā ieradušos PSRS pilsoņu repatriāciju un atcelt visu okupācijas laikā izdotie nacionalizācijas akti. Lēmumā par pirmo pēcokupācijas Saeimas vēlēšanu tiesisko reglamentāciju tika pieprasīts vēlēšanas izdarīt atbilstoši Latvijas Republikas satvērsmes noteikumiem un 1922. gada vēlēšanu likumam. Kongress rezervēja sev tiesības organizēt vēlēšanas un Latvijas pasu vietā kā personu apliecinošu dokumentu izmantot pilsoņu apliecības. Vēlreiz tika uzsvērts, ka tiesības vēlēt ir tikai Latvijas pilsoņiem. Ņemot vērā, ka Pasaules Brīvo Latviešu apvienība, jeb PBLA, netika izrādījusi nekādu interesi sadarboties ar Pilsoņu kongresu, sesijā anulēja 1989. gadā ievēlētās Pilsoņu komitejas lēmumu, ar kuru PBLA valdē tika uzticēts izvirzīt 30 kongresa delegātus no ārzemēs dzīvojošo Latvijas pilsoņu vidus. Tā vietā delegāts pilnvaroja izvirzīt Kanādas un Austrālijas Daugavas Vanaga organizācijām, ar kurām Latvijas komitejai bija izveidojusies sadarbība. Sakarā ar intensīvajām diskusijām augstākajā padomē par pilsonību Latvijas komiteja tūlīt pēc kongresa sesijas 17. septembrī aicināja uz protesta akciju Doma laukumā. Iespējamība, ka varētu tikt paplašināts pilsoņu loks un lielākā daļa iedzīvotāju iegūt tiesības vēlēt Saeimu, radīja plašu neapmierinātību. Tādēļ Doma laukumā sapulcējās ļoti daudz cilvēku. Pieņemtajā protesta rezolūcijā bija sacīts: ar okupantu un kolonistu līdzdalību vēlētajai augstākajai padomei nav ne morālu, ne juridisku tiesību pilsoņu kopumu paplašināt vai pieļaut PSRS pilsoņu piedalīšanos Saeimas vēlēšanās. Kādēļ esmu dzimis, kādēļ esmu es? Kas gan to lai zina, kas gan to lai saprot, kas to zināt var? Vienīgi no augšas, kāds to redzēt var, kāds to redzēt var. Dzen, laime dzen, mani tālu, tālu dzen. Dzen, laime dzen, mani dzen. Dzen, laime dzen, mani tālu, tālu dzen. Dzen, laime dzen, mani dzen. Esmu bijis lejā,
sadeg mani vārdi, sadeg sapņi ar, kā lai dzēšu tos, sadeg mana dzīve, jēgas tajā nav. Nezinu, vai kādreiz dzīvošu es vēl, dzīvošu es vēl. Dzen, laime dzen, mani tālu, tālu dzen. Dzen, laime dzen, mani dzen. Dzen, laime dzen, mani tālu, tālu dzen. Dzen, laime dzen, mani dzen. Kādēļ esmu dzīvis, kādēļ esmu es? Kas gan to lai zina, kas gan to lai saprot, kas to zināt var? Vienīgi no augšas, kāds to redzēt var, kāds to redzēt var. Dzen, laime dzen,